Jau vairākus gadus darba devēji iesaka jauniešiem apgūt informācijas tehnoloģijas un programmēšanu, jo speciālistu šajās nozarēs akūti trūkst, un arī šis gads nav izņēmums. Pirmās 10 vietas darba devēju topā ieņem datorsistēmas, finanses, uzņēmējdarbības vadība, būvniecība, turisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība, komunikācijas zinātne, vadības zinības un tiesību zinātne. Atsevišķi studiju virzieni dublējas, jo uzņēmumi iesaka vairāku augstskolu programmas. Ieteiktākās augstskolas top 3 pēdējo gadu laikā nav mainījušās. Pirmā vietā ir Rīgas Tehniskā universitāte, otrā Latvijas universitāte un trešā Latvijas lauksaimniecības universitāte. Programmētāju trūkumu apliecina arī viens no lielākajiem darba devējiem nozarē Exigen Services. Tā vadītājs atzinīgi novērtē šogad sākto datorikas pilotu projektu 150 Latvijas skolās, jo līdz šim daudzi IT studenti jau pirmajos kursos netiek līdz mācībām un izstājas. Nedrīkst nākt uz šo te nozari, tāpēc, ka tā ir alga. Ja tu neesi spējis skolas laikā pirms tam pamēģināt, kas ir programmēšana, nesaproti īsti, ko tā datorika dara, ļoti ticams būs grūti. Tikmēr Latvijas mobilā telefona vadītājs uzsver, ka praktiski ikvienā darba vietā vajadzīgi komunikāciju tehnoloģiju speciālisti. Ir nepieciešami IKT jomas speciālisti, kas ir spējīgi radīt, attīstīt un eksploatēt šos neironu tīklus, šos sakaru tīklus, šos elektronisko komunikāciju tīklus. Un vienlaicīgi ir jābūt šīs jomas zināšanām lietotāju līmenī visiem un visu nozaru pārstāvjiem. LNT ziņu satikto jauniešu priekšstati par perspektīvākajiem studiju virzieniem pārsvarā sakrīt ar darba devēju ieteikumiem. Pieprasīts jau tomēr informācijas tehnoloģijas un elektronikas, manuprāt. Inženierija vai arī loģistika arī ir ļoti pieprasīta mūsdienās. Es pati plānoju stāties inženierzinātņu fakultātē, jo šī joma vienmēr attīstās un ir nepieciešama jebkurā sfērā. Ir daudz darba piedāvājumu un visā pasaulē tas ir aktuāli. Savukārt pamatskolu absolventiem, kas pat labāk nevēlas turpināt mācības vidusskolā un augstskolā, darba devēji iesaka atbrīvoties no mītiem par profesionālo izglītību un izmantot arī tās sniegtās iespējas. Darba devēji sagaidīs un ļoti gaidīs darba tirgu tos jauniešus, kuri būs pabeiguši mehāniķus, kokapstrādātājus, poligrāfijas jomas speciālistus, informācijas tehnoloģijas un būvzenības. Līdzās dažādām specifiskām profesijām un mācību programmām darba devēji iesaka jauniešiem apgūt arī mārketingu, finanses un grāmatvedību, jo šo jomu speciālistiem darbs atradīsies ikvienā uzņēmumā un organizācijā. Kristīna Ozolniece, Rojas Brants, LNT.